Šodien notiks jaunā Rīgas domas sasaukuma pirmā sēde. Stipra, konstruktīva opozīcijas partija, strikti kontrolēsim to, kas notiek domē. Es domāju, ka viss būs labi. Mēs viņiem parādīsim. Es vienkārši ļoti uzmanīgi klausos, uzsūtu zināšanas, un tā, ka man ir ko teikt, tad es beidzot saku. Ja. Redziet, mēs nebūsim tā opozīcija, kas gulēs, kas neko nedarīs. Arī, ja būs vajadzīgs drosmīgs lēmums, darām mēs to vai nedaram. Lemberkungs var atbildēt, vai viņš tagad ķirs skries ārā šo te varavīksnes karogu kabināt klāt pie Rīgas domas sēgas. Investīcijas pašas par sevi nav labas vai sliktas, un tas nevar būt pašmērķis. Atvaino, šodien nesanāks, bet tev būs laiks laboties. Un izbrīnīja tas, cik ļoti tur vispār nebija ne pie kā piekasīties. Jo ir svarīgi pirmkārt samazināt izdevumus un palielināt ieņēmumus. Vai mēs redzēsim pārsteigumus, nedomāju. Šī ķēde ir diezgan smaga, tikpat smaga kā atbildības nasta. – 28. jūnijas, tagad ir 8 no rīta. Šodien notiks jaunā Rīgas domas sasaukuma pirmā sēde, kurai jānotiek sākums būs 10, bet visiem deputātiem jāierodās uz 9, jo būs instruktāži, kā pareizi spiest pogas par un pret. Vēlreiz gribētu izteikt pateicību visiem tiem, kas balsoja par Latviju pirmā vietā, un tā skaitā visiem tiem, kas arī atbalstīja personīgi mani. Vēlēšana rezultāti ir tādi, kādi viņi ir. Lai kādi viņi arī nebūtu, tas nenozīmē, ka nav nekas jādara. Es domāju, pēdējie nepilni 3 gadi Saeimā parādīja to, ka vēl nekad nav bijis tāda opozīcija un tāds opozīcijas darbs, kādu nodrošināja Latviju pirmā vietā. Visu to pašu mēs arī turpināsim Rīgas domē. Kāds šodien ir galvenais dienas kārtības jautājums? Dienas kārtības jautājums ir jaunā Rīgas mēra ievēlēšana. Straumes sunītis. Rīgas atslēga. Kur ir viens no maniem jaunajiem kolēģiem, Edvards. Sveiks, Edvards. Mums 5. stāvus, tā saprot, jābrauc. Visiem? Tas saprot uz to frakciju, telpa 511. Dažādi Rīgas domas suvenīri. Kaut arī es esmu jau vairāk kārtīgi bijis, bet es nekad neesmu bijis šajā terasē. Šeit, saprotu, bija tā vieta, kur bija parakstīts jaunās tā sauktās koalīcijas līgums. Interesanti, šeit ir ciet vai vaļā? Vaļā. Šī ir otra puse. Melngalva nams ar Pētera baznīcu. Kur laikam arī tā ir Temīde. Un kas mums ir tajā pusē? Šajā pusē mums ir tie slavenie Rīgas domas zvani, kas pa laikam zvana. Un te ir skats uz akmens tiltu. Šādi izskatās mūsu jaunā frakcija telpa. Andrej, sveiks! Labrīt! Sveiks, Ringolt, labrīt! Čau! Kādā noskaņojumā tu šodien nāci, kādās domās? Divējādas. No vienas puses ir kauniecisks, kā vienmēr, no otras puses, tā kā uz 1. klasi, 1. septembrī, jo, protams, teiksim, ja mēs paskatāmies, esmu strādājis par deputātu, tas ir kaut kas cits. Jā, Saeimas deputāti. Par Saeimas deputāti, jā. Bet būt par pašvaldībā, par tautas priekšstāvi, es domāju, tas ir cita līmeņa tautas aizsardzība, daudz tuvāk tautai. Jā. Daudz praktiskāk. Daudz praktiskāk, un es domāju, ka mēs darīsim visu, lai šeit neturpinātu naidu kurināt starp pilsoņiem, un arī, protams, Rīga plaukt un zelt. Cik mēs varēsim pagaidām būt, esot opozīcijā. Bet es domāju, ka viss būs labi. Mēs viņiem parādīsim. Tikai sāks. Tikai viss sāks. Jā. Labdien! Labrīt, Ērika! Kādās tu domā šodien nāc uz šejieni? Atvērts visam jaunajam, kas sakot. Redzi, jebkurā jaunā situācijā es vienmēr esmu stūrītī un pats klusākais. Un visi jau domā, ka es esmu debīls. Bet
Es vienkārši ļoti uzmanīgi klausos, uzsūtu zināšanas, un tā, ka man ir ko teikt, tad es beidzot saku, ja. Nu, tā man dzīve vai tu esi klusākais, es tā nevarētu teikt, cik es tevi tu man jaunās situācijās neesi redzējis. Es tiešām, jā, man viss jāapgūst, lai neizrādās muļķi. Mums tagad vajadzēs iet, kur mums mācīs, kā pareizi spiest par un pret. Iesim pamācīties. Kurš mums mācīs? Es saprotu, Rīgas domas darbinieki. Labi. Laiks ir kā garš, no otras puses tas laiks ir pietiekoši īss. Te ir ļoti svarīgi saprast, kādi ir darāmie darbi, jo atšķirībā no Saeimas. Saeimā tiek pieņemti likuma projekti, un tas deputāts nesaprot, kā tas likuma projekts bieži ietekmēs viņu pašu vaļā. Šeit ir ļoti vienkārši. Ir konkrēti jautājumi, piemēram, ir nepieciešams izvietot soliņus pensionāriem mikrorajonos. Daram vai nedaram? Vai tur ir kaut kāds bērnu laukums sakārtot, daram vai nedaram. Sabiedriskais transports būs bezmaksas, maksas, ja maksas, tad cik. Tur ir jātiek skaidrībā ar tā visam. Plus arī jāsaprot, cik naudas, cik izdevums var samazināt, jo arī doma dzīvo uz aizņemtās naudas. Ir jāsaprot, vai varam samazināt pārvaldu šeit, kā var optimizēt, piemēram, Elksniņš, kad noklausījos vakaru ģitaru. Viņš teica, ka viņi samazinās komiteju skaitu, visi samazinās. Viņam ir pietiekoši liels mandāts ir iedots, kā var optimizēt pārvaldu. Jautājums, vai kaut kas notiks šeit vai ne. To mēs tā kā gaidīsim no koalīcijas, kā viņi mūs informēs, bet mēs esam visi nošaubījuši. Dod savus priekšlikumus, to, ko mēs esam solījuši rīzniekiem, un tad skatīsimies, kuri jautājumi mums, kuros mēs varēsim vienoties, kuros nevarēsim, jo šeit jau ir ideoloģiskie jautājumi daudz mazāk nekā Saeimā. Tie ir vairāk tādi praktiskie jautājumi, līdz ar to būs darba daudz. Tā nāvējošā opozīcija, ko solījāt, būs? Redziet, mēs nebūsim tā opozīcija, kas gulēs, kas neko nedarīs. Mēs pietiekoši aktīvi nāksim ar saviem ierosinājumiem un priekšlikumiem. Mēs par to debatēsim. Un, principā, opozīcijas darbs ir kontrolēt pozīciju, norādīt uz kļūdām un piespiest iespējams pieņemt tādus lēmumus. Un to, ko esmu arī Saeimā teicis, to var pateikt šeit, ka tie lēmumi, pat ja viņi būs nepopulāri, piemēram, par kaut kādu pārvaldes samazināšanu, mēs esam gatavi balsot par. Pozīcija var rēķināties ar mūsu balsīm. Vienlaicīgi, ja mēs redzēsim, ka tur kaut kas pilnīgi nepareizi tiek pieņemts, tad mēs ļoti aktīvi debatēsim. Es domāju, ka tas, kas mainīsies noteikti šajā sasaukumā no iepriekšējā debats, un mēs nodrošināsim pietieku lielāko atklātību, jo mēs esam Saeimā iemācījušies jautājumus, kurus mēs paceļam. Mēs arī caur sociāliem tīkliem informēsim sabiedrību. Tā kā es domāju, sabiedrība būs daudz vairāk informēta par to, kas notiek Rīgas domē. Klimberga koalīcija prognozējot visu termiņu strādāties? Es neko neprognozēju. Lai viņi sāk strādāt, lai parāda, jo šeit ir ārkārtīgi svarīgi tomēr vispirms saprast, kādi darāmie darbi. Un man gribētu saprast, kas tiks izdarīts šajā gadā, jeb arī kas tiks ieplānots nākamā gada budžetā. Jo, ja tas tiks paņemts vienkārši viens pret vienu kopiju pēc tā nokopēs iepriekšējā gada budžets ar tām pašām prioritātēm, kas ir bijušas, tad skaidrs, ka nekas jauns nenotiks. Jebkurā gadījumā, ja ir jauns mērs, tad viņam jānāk ar kaut kādiem uzstādījumiem. Ja vajadzēs iepazīties, tad mēs varēsim komunicēt. Tā kā būs interesanti. Šī ir tā debašu tribīna.
Mēs, jaunā koalīcija, nākam no dažādām partijām, ar dažādām programmām, un nav noslēpums, ka pārstāvam arī atšķirīgas ideoloģijas. Taču mūs vieno viena kopīga apņemšanās. Tas ir darbs rīznieku labā. Šī būs komanda, kura strādās rīznieku labā. Jums tiek dotas jaunajai koalīcijai šīs 100 dienas, lai šīs prioritātes saliktu. Un principā ir jāplāno 4 gadu budžets. Pat ja tas nav saplānots ciparos, ir nepieciešams, lai tās prioritātes ir skaidri noteiktas. Lai nebūtu tā, ka mēs vienu gadu vienu darām, otru, trešo. Mazās lietas, protams, katru gadu tiks papildinātas, bet lielās lietas nav iespējams realizēt pilnībā viss. Protams, būs viens no jautājumiem ir bezmaksas sabiedriskais transports, par kuru es labprāt gribētu padiskutēt šeit. Arī būs vajadzīgs drosmīgs lēmums, daram mēs to vai nedaram. Maksas iebraukšana pilsētas centrā tiem, kas nedzīvo Rīgā. Līdz ar to ir daudz jautājumu, kas ir jāapspriež. Protams, kā jau es teicu, katrai partijai ir bijušas savas prioritātes, savi vēlētāji, bet galvenais jautājums, par ko ir jārunā šajā sasaukumā, 4 gadu sasaukumā, kā palielināt ieņēmumus, kā palielināt rīznieku skaitu, kādā veidā Rīga tiešām var apsteigt atkal Tallinu, Viļņu un nostiprināties arī kā principā metropoli visā Ziemeļa Eiropā. Latvija pirmajā vietā frakcija strādās aktīvi šajā sasaukumā. Mēs esam gatavi palīdzēt smagos lēmumos arī un balsot par. Vienlaicīgi mēs būsim tie, kas skatīsimies, lai netiek pieļautas kļūdas, kādas ļaunprātības vai kā savādāk, jo cilvēciskās kļūdas ļoti bieži ir tās, kas ietekmē parasto rīznieku dzīves. Tā kā novēlu veiksmi mums visiem. Kā jau es teicu, mēs šodien neatbalstīsim mēra kandidātu Klembergu, bet mēs esam gatavi atbalstīt Rīgas domu tajos lēmumos, kas būs rīznieku interesēs. Paldies! Te pie sēžu zāles sienas ir izkārti pa gadiem no 9. gada rīdzinieki. Paskatieties, kāds interesants zīmīts tribīnai. Vai? Šodienai ļoti atbilstoši pēdiņās. 2 konservatīvas partijas, apvienotais saraksts, Nacionāla apvienība, vismaz vārdos, vismaz programmatiski, un 2 praidu atbalstošas partijas, ja, liberālas, tātad Jaunā vienotība un Pro, sanāk kopā, lai starp lampu, kurā es arī biju, vajadzēja runāt, un es satiku atsevišķi nacionāļus arī tur, un starp praidu, kas tūlīt jau būs, varēsiet izklaidēties sestdien, nebēd ietīties karogos, varavīksnes krāsās un doties. Diemžēl Latvija pirmā vietā negluva atbalstu. Likumprojekts iet savu gaitu, cerēsim, ka Nacionāla apvienība un apvienotais saraksts atbalstīs gan to, kas atversmē ir vīrietis un sievieti, gan šī karoga aizliekšana izkārt pie valsts un pašvaldību ēkām. Nebūs, varbūt tās jāredz, vai varbūt būs, Klemberkungs var atbildēt, vai viņš tagad ķirs skries ārā šo te varavīksnes karogu kabināt klāt pie Rīgas domas ēkas, ja viņš būs visu rīdznieku pārstāvs un atturēsies no šādas rīcības. Dzirnakmens strūkla, kas šobrīd nestrādā. Bet par investīcijām. Man 17 gadus tas ir bijis, negluži jājamzirdziņš, bet profesionālais žargons piespiedu kārtā manā iepriekšējā darbā. Un par šo es gribu jūs sadzirdēt burtiski 2 teikumus, ka investīcijas pašas par sevi nav labas vai sliktas, un tas nevar būt pašmērķis. Ir piemēram arī sliktām investīcijām. Piemēram, Latvijā dāņi nopirka cukura ražošanu Jēkabpilī, Liepājā, Jelgavā, visu slēdzi. Zemnieki cieta, bija ļoti sliktas sekas. Tāpēc, manuprāt, svarīgi saprast, ka ir tas sekundārais labums, īstais. Ja? Mēs nevaram uzbūvēt rūpnīcu pa velti, tāpēc ir tās investīcijas. Mēs nevaram darbvietas vai pakalpojumu centrus, kur strādā talantīgi spilgti jaunieši, tūkstošiem Latvijā atvērt bez naudas. Es gribētu, lai jūs sadzirdat arī aiz Aināra Šlesera bieži piesauktajām investīcijām, nevis to, ka tas jēdziens ir sevi novalkājis un jau ausi griež, bet ka paskatieties, uz ko tas viss velk. Uz sabiedrības kopējo labumu, kuru lūgums ir atbalstīt. Ja?
Es nevaru šodien atbalstīt tevi ne tāpēc, ka es neuzticos tevi. Es nebalsošu par tevi, tāpēc, ka tu savā runā tos nabagus cilvēkus, kur piemānīja, solot visos debatēs, ka sociāla sfēra būs jums prioritāte, nebija realizēt tavu prezentāciju. Atvaino, šodien nesanāks, bet tev būs laiks laboties, un es tev varu palīdzēt, ja tev vajadzēs opozīcija atbalsta sociāla komiteja. Paldies! Tikko beidzās debates par jauno Rīgas mēru, ko varētu pateikt par paša Kleinberga kungu uzstāšanos, tas, ka man izbrīnīja tas, cik ļoti tur vispār nebija ne pie kā piekasīties, jo daudz runāja par to, ka veicināsim, attīstīsim, vai mēs varam būt pret to, ka Rīga ir pieejama zaļa, to, ka būs vairāk investīciju apkaimēm, bet viens jautājums. 5 gadus, tā skaitā Kleinbergs, ir bijis Rīgas domē, un viņiem pat progresīviem bija savs mērs Staķis. Es neesmu nevienu vārdu dzirdējis par to, ka Staķis izdarīja to, Staķis izdarīja šito. Vienīgais, ko es atceros, bija tas, ka Staķa kungs, iekāra Praida karogu tepatās Rācnamā. Pretī vārdam un uzvārdam ir 2 rombi, un rīkosimies šoreiz līdzīgi kā aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās, ja jūs šo kandidātu atbalstat, jūs liekat savu atzīmi rombiņā par, ja jūs šo kandidātu neatbalstat, jūs liekat rombiņā pret. Tūlīt notiks balsošana par Rīgas mēru ar vēlēšanu zīmēm. Bijušie Rīgas mēri. Balsu skaitīšanas komisija. Tiesa pieņēma lēmumu apstiprināt šo vēlēšanu rezultātus, līdz ar to mēs respektējam tiesas lēmumu. Mūsu galvenais uzdevums ir, lai tagad tiek pieņemti pareizi lēmumi par attīstības iniciatīvām, jo ir svarīgi pirmkārt samazināt izdevumus un palielināt ieņēmumus. Mūsu galvenais uzdevums, lai būtu pēc iespējas vairāk realizēti projekti, pēc iespējas vairāk piesaistītas investīcijas, pēc iespējas vairāk palielināt ieņēmumu, lai var novirzīt sociālo jautājumu risināšanai, jo gan pensionāri, gan maznodrošinātie, gan mediķi, gan daudz citi, viņi gaida atbalstu. Ir daudz dažādas organizācijas, kurām ir nepieciešams atbalsts. Un vienīgais veids ir palielināt ieņēmumus. Līdz ar to mans galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai Rīga attīstās, lai ir pēc iespējas lielākie ienākumi budžetā. Mēs apzināmies to, ka, lai to nodrošinātu, galvenais ienākuma avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Līdz ar to ir svarīgi, lai Rīgā dzīvot pēc iespējas vairāk cilvēku. Rīgā jāsāk attīstīties, lai cilvēki gribētu dzīvot Rīgā, lai atgrieztos tie, kas ir aizbraukuši, un lai uz Rīgu pārvāktos tie, kas iespējams nebija pat plānojuši dzīvot. Tā kā Rīgā jāsāk attīstīties. Balsu skaitīšana jau ir beigusies, un tūlīt kuru katru brīdi tiks izziņots, kurš tad kļūs par to nākamo Rīgas mēru. Vai mēs redzēsim pārsteigumus? Nedomāju. Balsošanas rezultāti. Viesturs Kleinbergs par 34 balsis, pret 22 balsis. Atbilstoši tam komisija konstatēja, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 12. pānta 2. daļu Viesturs Kleinbergs ir ievēlēts Rīgas domas priekšsēdētāja amatā. Apsveicam. Šī ķēde ir diezgan smaga, tikpat smaga kā atbildības nasta, kur es uzņemos padot Rīgas domi.
Paldies par atbalstu un uzticību. Latvija pirmā vietā balsoja pret. Ainār, šodien pārsteigumu mēs nesagaidījām. Kleinbergs kļuva par mēru. Kā mēs, kā opozīcija, strādāsim tālāk? Ņemot vērā to, ka tiesa noraidīja mūsu iesniegumu atcelt domas vēlēšanas un rīkot jaunas, tas nozīmē, ka mums nāksies strādāt šajā sasaukumā. Mēs būsim opozīcijas partija, stipra, konstruktīva opozīcijas partija, kuras uzdevums būs nākt ar priekšlikumiem tos, ko mēs esam solījuši mūsu vēlētājiem, un vienlaicīgi arī mēs ļoti strikti kontrolēsim to, kas notiek domē. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai dome tomēr mēģina samazināt izdevumus un palielināt ieņēmumus. Ja neienāks investīcijas mūsu ekonomikā, ja Rīga netiks pacelta no tā purva, kurā Rīga ir nonākusi, viss būs ļoti slikti. Un es domāju, ka mūsu priekšlikumos domes deputāti ieklausīsies, nebūs tā, ka viss tiks ignorēts, jo mēs nāksim ar piedāvājumiem, kā doma var palielināt ieņēmumus, kā doma var uzlabot rīdznieku dzīvi. Tā kā esmu pārliecināts, ka mēs strādāsim gan aktīvi, un mūsu vēlētāji zinās to, ka viņu atdotās balss par mums nav izmestas vējā, jo Latvija pirmajā vietā mūsu frakcija būs stiprākā un jaudīgākā frakcija šajā domē. Pēdējos 3 gadus cilvēki bija pieraduši pie tevīm Saeimā, kā tu debatēji no tās tribīnas. Kā Saeimas tribīna atšķirsies no Rīgas domas tribīnas? Es neesmu mainījies savas dzīves laikā, līdz ar to tur, kur būs nepieciešams konstruktīvi debatēt par problēmām un piedāvāt risinājumus, es to darīšu. Ja vajadzēs kritiski vērtēt, vērsties pret kādām nebūšanām, neliederīgiem tēriņiem vai nepareiziem lēmumiem, tad es savos izteikumos būšu arī gana skarbs. Tā kā viss būs atkarīgs no konkrētiem jautājumiem, kā jau es teicu. Rīga šodien ir nabadzīgākā Eiropas Savienības galvaspilsēta. Mēs esam atpalikuši ne tikai no Tallinas un Viļņas, bet praktiski no visām pārējām Eiropas pilsētām. Tā kā darba ir daudz, es domāju, ka mēs daudz ko varēsim izdarīt, neskatoties uz to, ka mēs neesam daļa no šīs koalīcijas. Bet mūsu frakcija 13 deputātiem būs tiešām jaudīgākā frakcija šajā sasaukumā. Jā, un arī pēdējais jāpiezīmē, ka mēs sākumā bijām tikai Saeimā, tad mēs bijām pārstāvēti jau Eiropā, un tagad mēs esam arī pārstāvēti Rīgas domē kā partija Latvija pirmajā vietā. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka redzot šo netaisnību, kas notiek patreiz Rīgā un valstī, par visām šīm nebūšanām vēlēšanu naktī, par visām šīm iespējamām vēlēšanu falsifikācijām, kur par 12 miljoniem eiro nopirktās iekārtas sabruka tajā brīdī, kad uzzināja, ka Latvija pirmajā vietā uzvar Rīgas vēlēšanās. Es domāju, ka mums ir visas iespējas uzvarēt nākamajās Saeimas vēlēšanās, nākamā rudenī un pārņemt varu valstī.